lūkšanās ir tāda, ka viņiem kaut kas tur jādara, bez mazai, ka vārdi nenāk uz āru, bet tu lūkšanos skaiti. Es domāju, ka kaut kas tāds ir jādara. Skaiti lūkšanos uz skaiti tā, lai visi dzird. Kur problēma? Nē, lai tas vēlns nedzird to. Es domāju, ak, Dievs. Sanāk, faktiski tu lūdzies, paniskās bailēs sanāk. Ka tu pa bailēm domā, kamēr tu lūdzies. Ja? Tas sanāk, tevi jau konkrēti zemapziņā pumpē iekšā, tevi tik daudz pumpē iekšā. Un tagad, kad piemēram, tu nonāksi, es teicu, mēs runājam tālāk, un es saku, cikies, tagad tu nonāksi tajā saiknē ar augstāku enerģiju, tāpēc, ka tu visu laiku lūdzies. Tajā brīdī, kad nonāksi, tev uzreiz nāks uz āru automātiski viss tas, no kā tu baidies. Jo vienkārši viņam būs jānostājas to priekšā, prāta ilūzijā, tev viņam būs jānostājas, lai saprast, ka tas nav priekš tevis. Un tur tas prikals rodas, tev pumpē visu laiku zemapziņā, tu lūdzies, tu dabūni to augstāku enerģiju uzreiz to spiež ārā to negatīvo, kas tev instalēts, vēlns, uzreiz prāta ilūzija. Tev liek priekšā parādīt, ka tas visļaunākais ir. Kaut kādā dzīves posmā, viņi sēž istabā un nereāli baidās. Viņi liekas, ka pie viņiem pa durīm klauvē. Viņi liekas, ka nāk viņi žņaukt, tur galināt nost, tur durt un vispārējo, viss tas, kas ir iebiedāts. Viņi pamostās, tiešām tas ir īsts. Un viss. Lūkšanās, man bailes lūkšanās, un visu laiku aiziet tas aplis, un nekad no tā ārā netiks. Tas ir drausmīgi īstenībā. Es laikam domāju, kur viņi ņem to spēku, tās reliģijas, kur viņas ņem to prāta koncepts, šie divi principi, ko es tikko stāstīju. Iepumpē tev tik daudz bailes, tu lūdzies, nāk augstāka enerģija iekšā, enerģija uzreiz izcer tev ārā visu nešķīstību, kur ir tas, no kā tu baidies. Tagad ir divi varianti, vai tu baidies, un tu saproti, ka tev tas vairāk nav vajadzīgs, un tu vienkārši saproti, ka tev negribās, tev ir pierēvies vienkārši baidīties. Tas nav vairāk, vai tu baidies tam iziet cauri, jo tev ir tā iebēdāts, ka tu vienkārši fiziski nevar iziet tam cauri, jo tu domā, ka tu mirsi, domā, ka tev sadedzinās, domā, ka tev tur kur vēl tur aizdīs lējā, visu trakāko tur, vai ne? Un vienīgais veids, kā tik no tā vaļā iziet tam cauri, un ja tu esi tik daudz bailes uzņēmis tajā posmā, tad tev ir grūti tam cauri iziet. Bet, jebkurā gadījumā tam cauri izies. Galvenais tas princips ir tas, ka vienīgais veids, kā no tām emocijām tikt vaļā, no tām instalācijām tikt vaļā, ir iziet tam cauri. Un jo vairāk tu esi uzņēmis negatīvā, jo grūtāk tev būs. Jā, vēl, piemēram, šodien bija interesants gadījums. Es iegāju, tur, kur veģetārie ēdieni. Krišnas centrā? Tur bija veģetārais restorāns un tur tā kā rama kaut kāds, jā. Krišnā? Jā. Uz baronijas. Jā. Un es tā ieeju iekšā un es domāju, cik garšīgi, un uzreiz asociācijas ar manu, kā saka, uzreiz man kaut kas nobiedēja. Man tas vārds vienkārši ieskrēja galvā reliģija uzreiz tas, un es tad nemirklī sabijos, un es aizgāju prom, kāpēc tā. Okay. Jo būtībā es... Stop. Okay. Man ir personīgi. Pagātni man bija. Mēs taču tikko par to runājam. Ja tu saskaries ar augstāku enerģiju, tu uzreiz izmet priekšā savas bailes. Bet es negribu piebiedroties, es uzskatu, ka reliģija ir viena. Tu nevari tur piebiedroties, kāpēc es domāju, ka tev jāpiebiedroties. Tu vari aiziet pastīties, viss te ir kārtībā, forši. Es paēdu, kādu vainu, aiziet projām, nav domas. Vairāk tu aizēji, hops bailes uzlec. Viņas nāks to vēl un vēl, kamēr tu sapratīsi, ka tev tas ir piegriezies. Ka tu vienkārši... Man pēc nāca tik daudz, ka es vienkārši sāku bez mazai uz visiem lamāties. Visi, kas man ir biedējuši, es vienkārši beidzot to sapratu, tas ir tādi, nelieši tā varētu teikt. Es vienkārši, es tā kā smedamies vienkārši dusmojos uz visiem, un tas viss aizgāja projām, man palika tik viegli, un es vienkārši pēc tam ilgi smējos. Un es sapratu to, ka neviens bēls man vairāk nedrīkst iedot, neviens nedrīkst man biedēt vairāk. Tas nav godīgi par cilvēku, ka tev biedē kāds. Bet tagad tu aizēji uz kaut kādu vietu. Tu aizēji uz kādu vietu tagad. Vienalga, tu aizēji kaut kur.
Hops bailes izlaic ārā. Interesanti, kāpēc izlaic bailes ārā? No kāda man te jābaidās? Ok, Krišņa. Nu un? Ejam iekšā, skatāmies, kas tur ir. Ejam iekšā, pēdam, atkal bailes. No kā man bailes ir? Nu, reāli no kā. Nu, es sēžu vienkārši mājā, uz kuru ir uzrakstīts Krišņa virsū. Tur ir zilonīši, tur ir savādāk mūzika, tur ir tas un tas. Nu un? Reliģija. Es baidos iestāties reliģijā. Tu neviens neliek iestāties reliģijā. Tu vienmēr būs izvēles. Es gribu iestāties, es negribu iestāties. Nu, kur ir bailes nāk ārā? Vienīgais veids, kā iet bailēs, ir iziet, saprast bailes, ir iziet pirmkārt tā cauri, man saprot, ka tu esi piegriezies, baidīties. Tas nenozīmē reliģija iet jūs ratā, es vispār negribu. Tas nozīmē to, ka tev vienkārši tas vairāk neietekmē. Tu satiec reliģiju, nu jā, ok, viņi tur dara kaut ko, viņi tur iet lūgties, viņi iet uz aglonu, viņi dzīvo tempļos, viņi dzīvo kalnos, viņi vispār neko nedara. Nu un, nu reāli, nu tu tas neskar, tu esi savs templis, tu esi savs svētais gājiens, tu esi savs, nu vēl kas, tu esi viss, nu, tev ir viss pilnīgi, tu nevajag domāt vispār. Vispār, es biju domāju, kas jūtos citādi, un es domāju, ka esmu kaut kāda, nu, nešķīstot uz tam līdzīgi, ka man tas nobiedē, bet jo būtībā es gribēju to pateikt, ka esmu no tiem cilvēkiem, kas atbalsta vienotību, nu, ka visi ir viens, kad, nu, ir tās reliģijas, jā, un es uzskatu, bet man ir kaut kāda, nu, kā tu cita izpratne, man ir sava izpratne par to visu. Es tāpēc negribu, kas saka, piebiedrot. Vienotība. Es gribu iet savu izpratni. Jā, nē. Vienotība aizmirst tādu konceptu, nav tāda vienotība. Nav nekas vienots. Viss ir viens, es tādu. Nē, tad vēl viens koncepts, aizmirst viņu. Nav nekas tāds. Cita izpratne, ka viss ir viena liela ģimene. Ka viss pasauli, viss koki, zeme, upe, citas civilizācijas, citi cilvēki ir viena liela ģimene. Viena ģimene. Man kaut kas līdzīgs, bet es nevarētu to tā. Jā, ok. Labi, tas ir saprot, es vienkārši stāstīšu, un tu nesaki, es to tur skaloju smadzenes, drīzāk skaties uz to tā, ka kaut kas, ko es stāstu, nodara, nu, vispār ne. Tas, kas nodara, to var padomāt, bet nevis, jā, tā ir paģinīgā patiesā vajadzīga, bet tas, kas ne, tas vienkārši liek rausīt. Bet tas ir vēl viena prāta koncepts. Cīņa pret kaut ko un par kaut ko. Tas ir vienot, tas viss kārtībā. Bet tagad saka, tu reliģiju, tu tas nenodēl sev no reliģijas un arī neapvieno sev reliģijā. Nu, vienkārši, tu aizies, piemēram, uz kaut kādu atkal, piemēram, reliģisku iestādi. Un teiks, ok, nāc pievienojies mums, piemēram. Tu teikt, reāli, ko es teiktu, kāpēc man jāpievienojas? Es nāk, kad esmu kaut kādā veidā nepilnīgs, vai manī vai tevī ir kaut kāds trūkums, ka man tagad ir speciāli jānāk apvienoties. Protams, es varu iet, man patīk iet, paklausies, bet vai tas ir prātā, ka mums ir jābūt vienotiem? Saprotu, vai tas ir kaut kas tiešām man sauc? Un tās divas lietas jānovēro no malas. Kas tev domas novēros? Man ir tā notiek. Un tā reizēm es atkal to nevaru izskaidrot. Man tas ir... Man uzmācās citreiz tādas domas un es mēģinu tā, ka viņam atgrūsties. Nē, saki, kas ir domā? Nē, tas ir... Sīkumi, es nezinu. Nē, saki. Nē. Saki. Jā, lai vārā. Ok, apmēram. Nē, tas viss ir labi. Es tikai... Apmēram? Nē, saki, netur sevi lai vārā. Es laikam zinu, kad viss ir... Kad viss ir, kā saka, viss šobrīd ir, jā, tu zini. Bet es to apzinos, jā, bet... Labi, Bet reizēm es izturos kā, cilvēks, jā. Tas ir
Bet es vairāk tā kā... Ok. Tu sēdi un tev parādās tādu nereālismu sajūtu. Jā, tad, nē, tagad es brīžam es jūtos tā, ka... Bet brīžam iešaujās tas... Tu tā kā peldi sajūti. Ir tā. Tā foršoties. Nē, es tā nereālismu sajūti. Tāda sajūta, ka tu tā kā peldi vai tā kā dūla. Vai tā kā tā. Man ir normāls, pietiekami liels vārdkrājums, bet ir daudz lietas, ko es nevaru izskaidrot. Es negribu tā kā... Nē, tas normāli. Bet tu sēdi un tu ko sēdēji un tev paliek... Tāpēc, ka bija domas, jā, un es tā kā... Nezinu, tas... Tur būtu izskaidrot. Nu, es centies. Nē. Klausies. Vai jūtīgās skaņas tā? Labi, es gribēju pateikt, ka, piemēram, ja nāk virsū tāds dūlums, tāds, tā kā liekas, ka tu bišķi tā kā tukšumā ir iekšā tāds, ķipit kā tu vēro dzīvi caur ķermeni. Tur ir enerģiski traucējumi uzreiz, kāpēc tā notiek. Es teiktu, ka pārāk daudz enerģija nāk iekšā, viņi neizstrādājas tīrīgi ārā, bet tas ir arī labs veids, ja tik daudz enerģija ir, tad to var ļoti labi savienoties ar augšanu, tādā ziņā. Nāk virsū tas, ka kaut kas nav viss, ka dzīve, ir doma, ka dzīve ir ilūzija, bet kad tev tiešām liekas, ka tā ir ilūzija, ka šķiet, ka tu tā kā sapnī esi un skaties caur sapni to, liekas, ka tu tā kā mākonī bez mazliet patiesi tāda, dūla, tad faktiski tev enerģiskais disbalans ir. Principā, lai tik no tā projām, es ieteiktu tās elpošanas, ko mēs sākumā runājām, sportot. Es eju tagad uz... Tieši, bet tieši, lai tā, elpošana speciāli. Obligāti jābūt ārā? Ja vajagāks gaisa labāk. Telpā nav jēga sportot, taču nekāda gaisa attīrīšanas nav. Divas lietas, kas ir vissvarīgākās. Elpot pareizi un dzert ūdeni. Ar pārējo īstenībā var iztikt. Cilvēks bez pārējā var iztikt. Bet redz, tās primitīvās lietas, saproti? Jā. Tas ir... Tas tu visu ierakstīs, jā? Jā, pēc ka ir. Jo es gribu, Labi, varam vismā beigt. Jā. Stundu runāt ir. Labi. Jo man tā mazliet nērta nāk par visu. Kāpēc tev brākal nērta kaut ko? Tāpēc, ka tas ir... Tas negrib, lai kaut kas tur Kas te ir nērts? Kas? Ko man te ir nērts? Nē, es negribu, lai tas tiek publicēts.